Jūsu viedoklis, kāda varētu būt raža šī gadā? Tas ir pa visādiem dārziņiem, ja? Jā. Jā. Es pieļauju, ka raža varētu būt ļoti laba, tādēļ, kad ir tāds laiks, kad ir gan lietus, gan saula, un arī pašai dārziņš ir viss ļoti labi aug, un dzirņus jau ēdam, un burkānus ēdam, un jā, arī tomāti būs tūlīt gatavi, tā kā es domāju, ka raža būs laba, un lai izdodās tiem, kam ir daudz dārziņi, un lai viņiem izdodās visu savākt un notirgot tie, kas tirgo. Vai nav pārāk liels mitrums? Tik kompetenti es neesmu, bet man liekas, ka ne, jo tas vējš ir diezgan liels, viņš jau arī nožāvē to. Manuprāt, es tā tik smalki nezinu, kā ir lieliem audzētājiem, bet manā dārziņā mitrums nav ļoti liels, jā. Vai dārzu kopja tev ilgus gadus? Nē, kā 3 gadi jau ir, jā. Mazs dārziņš, 8 vadziņas. Tas ir atspējis ģimenes budžetam? Es pat pieļauju, ka nē, vienkārši kaut kas veselīgāks no sava dārza, jo mēs tāpat arī kādreiz pirkām, bet tagad ir, un es nedomāju, ka viņi maksā tik dārgu, lai es kaut ko tur baigi justu. Es nezinu, man liekas, ka nē. Vienkārši, kad tu izēji no rīta ārā dārzā un noplūci savu svaigu dilli, lociņus, tas ir tāds prieks, un arī tas, ka bērniem svaigs viss tiek svaigi zaļi. Dārzā audzētais un veikalā pirktais, jūsuprāt, ir atšķirība kvalitātē? Jā, ļoti liela. Garšā jau, smaržā, garšā. To jau visu var just, jā. Ir atšķirība. Jūsu prognoze, kāda varētu būt šī gada raža? Jāskatās pa kādu jautājumu, jo pašlaik ir tā lieta, kad jānolasa vabolis un viņu kāpuri. To raža nav tik liela, kā varbūt citiem, bet manā dārzā nav tik liela. Pašlaik ir diezgan tas laiks tāds, un zāle aug griezdamās, un zāles raža, ir milzīga. Bet zemenes ir noēstas, nolasītas, ir ogas, tātad mēs ar kaimiņiem kopējam un ēdam, un pirmais tā kā tās ir jānoēst. Jālasa būs upenes, arī jāatrod laiks, lai lasītu. Un jāskatās kā ar kartupeļiem, kad tikai citi to manu ražu tur neierauga un neredz. Tā kā vēl nav meklēts, gurķi vēl knapi sāk ziedēt, pupiņas augušas ir. Gan jau būs kaut kas tā, nav, ja cilvēks strādā, tad ir, un kāposti sāk griezties arī galviņās. Nedrīkst jau daudz runāties, citu pārbaudīt, bet tie jau, kas bauda citu dārzus, tie jau neklausās un neskatās ne jūs, ne kaut ko citu. Tā kā, kā vienmēr, es domāju, būs tik jāspēj. Grūtākais būs tad, ka vajadzēs nolasīt, novākt visas tās pupiņas un izžāvēt un tā tālāk. Vai nav pa mitru? Es tādēļ saku, kad ir ļoti slapš un aug zāle, un, piemēram, to zāli arī tagad, šodien var iet pakaplēt, bet viņa ir izaugusi krietni, lai gan tiešām tas dārzs ir turēts, tīrs un tam līdzīgi. Jā, kas man šogad ir ļoti liela diļļu raža. Tās ir augušas resnas un visādas, un kā saka, pietika man un draugiem un kaimiņiem un ziemai ielikts un tā tālāk. Vai kartupeļiem no biežā lietas nav miltrasa? Pagaidām manā dārzā nav. Negribu lielīties, uzmetīsies, bet man nav pagaidām nav. Es tādēļ teicu, ražīgākie bija tie kāpuri, pat ne to tik daudz kā citiem. Jā. Jūsu prognoze, kāda šogad varētu būt raža? Raža? Skatoties pēc šito laiku, tas jau nav laika, bet laika apstākļi nemaz tik slikti nav labējīgi tādi. Nesik labi informēts, bet tas attiecīgs no katra saimnieka. Ja tādi saimniekošana, kā pagaidām tādi, tad tur raža nebūs nekad. Un nekad arī tie lauki neattīstīsies. Ja saimnieks tāds, viņš uzskata sevi par zemnieku un par laucinieku, viņš uzskata sevi, ka viņš neaudzē visu, viņš pievēršās tikai kaut ko vienā kultūrā. Kas tas par zemnieku, ja viņš brauc pats no laukiem, iepirkt krējumu, sviestu, maizi, burkāns un pārējie. Vai tas ir zemnieks? Tos laiks, ka viss uzplauka itin, viss tas bija zemniekiem itin, viss vienīgais, ko viņš atbrauc. Tas viņš atbrauc nopirkt kaut kur ziepes, sālu un cukuru, to viņš atbrauc nopirkt. Un saimnieks viss, kas visu labklāja, viņš arī atļauties uz tiek, vēlreiz uz gatīgi tikai atļauties, un no rītiem viņš strādāja. Tagad šie uzskata sevi par zemnieku, ka viņš grib panākt kaut kādu labklājību, kaut ko kādām 6-7 stundām. Un kāds, un visu laiku cer uz kaut ko, kad viņam dos.
cik ilgi tā viņiem dos, viņam pašiem jāražo. Cik ilgi tā Eiropa viņi tur rutinās, ja paši neko nedarīs. Un tomēr katru dienu gandrīz vai lietas līst, vai nav par mitru? Nu, tas skatoties, kurā vietā ir tas mitrums ar visu vecākot, nu, tas atkarīgs no to zemnieka. Viņam jau tajā mitrumā nav obligāti tas jāstāv, kas tur neaug kaut kas tāds, ap citāds. Tad katru gadu kaut ko, cik es lasu vecākot, senos laikos zemnieki izvēlējās, mainīt tur, to. Viņam kaut kas vienmēr bija kaut kas izauga. Viņš nesūdzējās par bādi, es nevaru iztikt. Tagad, ja nav traktors vai ja nav kombains, tad viņš vairs nav zemnieks. Jūsu prognoze, kāda šogad varētu būt raža? Nu, ņemot vērā tagadējos laika apstākļus, sīpoliem un ciplokiem šitā laika apstākļi nepatīk. To es zinu, piemājas dārziņš ir un nu, tie tā kā tā bojājušies. Arī pārējie augi īsti negrib, jo šis mitrums tomēr ir pa daudz. Un tad bija tas vēsais laiks, arī pa augstu ceļš, arī lauku gurķiem. Tiem arī, ļoti, ļoti švaka augi. Arī siltumnīcās gurķi, tad ir viss kārtībā. Bet, es domāju, ka raža varētu būt arī šogad švakāk, ņemot šāds laika apstākļus. Tur, protams, turpināsies šāds lietavas kā tagad. Nesen tepat netālu Saldū nolīja pusmēneša norma. Droši vien arī labībai tas pa labu jau noteikti nenāca. Labībai arī nē, jo labība jau nāk pilnbriedā un daudz kur jau krīt veldrē. Un arī tie lauksaimnieki, kas vēl nav paspējis sienu savākt, tiem arī ļoti lielas problēmas, ja grib tieši sauso sienu. Zaļvarībā ruļļos pinamais vēl kaut kā viņiem iet, bet jācer, ka viņiem laiks ļaus un vēl pēdējo sienu kāds varēs savākt. Arī kartupeļiem nepatīk pārliekais mitrums. Miltrasa ir klāt? Miltrasa un arī jau pūle metās. Kad ir kartupeļi, arī jau sāk pūle mesties. Tas nekāds labais rādītājs nav. Tas, protams, viss ietekmēs ražu. No mitruma varbūt bumbuļi arī pūs? Ļoti iespējams. Ja briešanas periodā būs pārāk augsts mitrums, tad arī var gadīties, kad ņemot jau pēc tam arī glabājot pagrabos, ka sāks ātrāk kartupeļi bojāties. Pienācis laiks, kad viss lēnā garā nogatavojās. Nebūs ilgi jāgaida, kad būs klāta šī gada raža. Jā. Jūsu prognoze, kāda varētu būt šogad raža? Ja šitādi lieti būs, tad es domāju, ka raža būs tāda ne pārāk laba. Pa mitru ir? Jā, jo man jau kartupeļiem mazdārziņā jau metās visu jau augstu puve. Un tikai nesen kā noziedēja kartupeļi. Tā kā es domāju, ja vēl šitā līs, tad diezko labas prognozes es to neredzu. Sāks arī pūt? Tur jau tā lieta. Tāpēc arī tā raža nebūs tik laba kā pagājušo gadu. Un kas ir labi padevies mazdārziņā? Mazdārziņā? Labi? Ogas, jāņogas, upenes. Pa zemenēm arī nevarēja sūdzēties. Bet jāredz, kas tur būs tam kartupelim apakšā, jā. Uz to es gan briesmīgi ceru. Ir dzirdēts, ka āvenes esot skābas šogad. Āvenes es neesmu pirkusi, un mums dārzā āvenes nav, jo tā ir tā kā nezāle. Un kā jūs domājat, kā būs ar labību? Ar labību? Nemāku teikt. Par tādām lietām es nemāku teikt. Lielais vējš vai nebūs veldre? Jā, varbūt, bet cits jau saka, ka diezgan varbūt arī labi. Nesen pie Saldas, piemēram, pusmēneša normu vienā dienā nolīja. Arī liels mitrums. Tad nebūs laba raža, tad nebūs. Jo Saldu jau, man liekas, ka visi lauki tiek apsēti ar labību. Tad arī miltiem augsts cena. Kā jūs domājat, kāda šogad būs raža? Es domāju, ka raža varētu būt samērā laba, ja laika apstākļi netraucēs un raža nesapūs, vai arī neuznāks, neuznāks kaut kādas lielas lietavas, kur pagaidām jau redzams, ka daļā ziemā ir jau sakrituši, kur tiešām ir žēl, bet arī kartupeļi prognozējās ļoti labi. Vienīgais varētu būt tā puve. Vienīgais, kas varētu būt. Pārējais, man liekas, ka šogad viss it kā arī patīk visam augt.
augt. Jo vienīgais, ja laika apstākļi pagaidām mums ir iegrozījušies tādi, kad nav visai labi. Bišķiņi par daudz tās lietavas ir. Ja būtu bišķiņi mazāk, tad arī būtu labi. Kā pašas dārziņā? Pašas dārziņā it kā viss aug. Nekas tāds īpašs nav, kas būtu laika apstākļa dēļ sabojājies. Un kas vislabāk izaudzis šogad jau? Ļoti labi ir izauguši kartupeļi. Kartupeļi ir tiešām labi, un arī Kolorādo vabols ir šogad īpaši maz, un arī vēl pūve nav klāt. Un pagaidām jau šodien ir kā 16. jūlijas, ja? Kartupeļi ir smuki, tiešām smuki. Kā ar ogām? Ogām ķirša pilns dārs, bez tārpiem šogad arī. Liekas, ka cits gads bija tārpaini. Nav tārpi vispār manāmi, bet tagad ir mums tādi ļoti lieli ķirši, kuri lietas dēļ sasprāga. Un tie ir tikpat kā neviens jau negrib vairs viņus lietot, ja ir sasprāguši, tad pēc pāris dienām sākās sapūst. Avenes smuki gatavojās. Mums tāds lauka dārziņš ir laukos. Mums tā vairāk, tur viss kaut kas ir. Esmu dzirdējis, kā avenes šogad esot skābas. Kā jūs dārzā? Es pirmās pagaršoju, kas mums ir dārza avenes. Neteikšu, es nezinu. Grūti man pateikt, bet es tā nejūtu, ka būtu dikti skābas. Kaut gan mazbērns neēd avenes, viņš pagaršoja un varbūt tiešām, kad ir skābas. Man tā kā netraucēja. Jūsu prognoze, kāda varētu būt šī gada raža? Vispār laiks ir ļoti slikts. Vēl jau uz kaut ko var cerēt, ka vēl var kaut kas izmainīties un vēl kaut kas būt. Bet tā kā manā mazā dārziņā, pirmais dārziņā, sīpolo viss jau ir pagalām, miltras visu, kartupeļiem lien bambāls visu. Un tagad ar to lielo vēju un ar to lietu viss ir apgāsts. Tā. Jācer jau ir tas labākais. Zemenes kaut kā diezgan labs bija. Tas lietas tā neizbāra. Jau ir beigušās un tās tā kaut kas bija. Bet, man jau galvenais ir puķītis, un tās kaut tagad vērš un lietas satriec, un man jau tās galvenais ir. Tā. Kā būs ar kartupelīti? To jau tās tik akali jautājums, jo pulve taisās jau citiem jau esot kaut kur manī. Un tagad šis mitrais laiks, tā pulve jau metīsies. Es jau neko nemigloju un neko nedaru lielie, jo visu pērku tur miglojums un daru, bet es jau neko kā ir, tā ir, un es ar bambās palasu un tik ir. Ja nemiglo reāli, kā var cīnīties ar pulvi? It nekā. Tikai jau jāgaida sauli. Un tas jau būs iesācis, tad jau tas vairs nelīdzēs. Tas saule vairs nelīdzēs. Ja? Tā ir. Pa mitru, vienot sakot. Jā, pa mitru, jā. Ja nelīs, vai paspēs izaugt jūsuprāt? Kaut kas jau būs. Ja tas lietas jau kaut ar nelīdz, tad jau būtu labi. Jo tagad mitrums ir pietiekoši un kartupeļi ir ziedi jau un ļoti skaisti kartupeļi ir. Tad jau kaut kas būs. Šogad raksturīgi ir tas, ka gandrīz katru dienu puš stiprs vējš. Kā jūs domājat, vai labība nesakritīs veldē? Droši vien sakritīs, un tā kā vakar bija vējš un lietus, tur vispār nekas labs nav gaidāms. Nav noteikti uz laukiem ir slikti apstākļi, jo kā jau vēl rādīja, kā tai Polijā ir kungs, tur jau jāteic paldies Dievam, ka mums tik traki nebija. Jā. Kāda būtu jūsu prognoze? Kāda varētu būt šā gada raža? Ņemot vērā šī brīža laikapstākļus, neliekas, ka būs liels ražas. Augstums, mitrums? Mitrums ir ļoti liels un tāds nepatstāvīgs. Tie laikapstākļi ir. Nezinu, neesmu to līdz šim saskāries, bet man liekas, ka nekas labs nebūs šogad. Arī liels vējš, labība ar veldē sakrist? Jā, es saku, nav mans lauciņš, man grūti spriest ir. Kā tieši vējš ietekmē tās ražas, bet man vairāk pēc tā mitruma liekas, ka būs švaka šogad. Jūsu prognoze, kāda varētu būt šā gada raža? Skatoties uz kartupeļiem, tā kā man katru gadu viņi noslīkst, var teikt tā. Šogad man izdevās viņas, attārt un vagas uztaisīt dziļāks. Tad traki nebūs kā pagājuši. Pagājuši gadu jau tai
tai pašā laukā bija, kur man šogad ir, tad man pusē aizgāja zudumā visi ielai. Nu, graudi man jau ir arī tāpatās arī graudiem. Man ir tādas vietas, kur slīks nost, tāpēc es ziemā es nesēju, tikai vasarā. Nu, mēs jau audzējam gan lopiem, tas biets ar pussukudens lopens, nu tās jau ir varens. Tāmā kā tais der tas mitrums. Vai labība nekrīt vēlrē? Vējš liels? Man vēl nav. Kaimiņām, jā, tam ir meža lobišiņi, viņi sarulē. Man pašam būtiski, tas jau atkarīgs atkal, cik tā kabā, cik tas maksā, atļauj bišķiņ to virs mēslojumu uzdot, un tas viņu bišķiņ sagāžu. Kas trūcīgāks, tas tik bagātīgi neuzdot un mēslojumu, tam vēl turās. Vai kartupeļu miltrās klāt jau? Ne, man vēl neman, vismaz savā laukā. Bet tā tiem strīpainiem partizāniem, tiem gan cīnāmies. Ķīmi gan neliekam, bet mazbērni tie iet katru dienu no rīta un vakarā pārstaiga lauku. Daudz? Jo, ļoti daudz, nevis daudz. Kurā pusē to visu audzē? Cikur pusē. Zemnieks saimniecība Zāģeri.